Tagad pavisam īsi par to, kā saprast par afirmācijām. Dažreiz ir šis te jautājums, un tas ir pavisam īsi, tāpēc, ka es jums parādīšu tikai dažas bildes. Tās bildes ir no Ričmondas Olimpiskā centra, un es vienreiz biju aizgājusi un skatījos, kur augšā ir milzīgas šīs te koka materiāla sijas, tādas visas, milzīgi liela tā olimpiskā halla ir vairākos stāvos un ar milzīgi ar ledu, ar to sienu, pa kuru rāpties ar dažādām papildus visādām zālītēm, ar džimu, ar visu kaut ko iekšā. Milzīgi liels komplekss ir. Un te es ieraudzīju, ka aiz stikla ir, ja jūs varat labi redzēt, te ir modelis tam, kā šis centrs vispirms tika uzmodelēts. Jā, kur te var redzēt, kā viņš tāds modelīts no koka, un te ir, kur kādā veidā tiks saskrūvēti kopā. Tas viss tika izplānots pirms šis centrs tika vispārībā sākts, pirms tika celts. Tur, kur te var redzēt, kā te sānos ieprojektēts kopā viss, kā šitas te, kam turēsies klāt, kas ko turēs, un beigu rezultāts te ir redzams gatavs šis centrs, ja kur tur ir hokeja halli. Un šo te skatoties, es domāju, tas ir tiešām unikāls salīdzinājums tam, ko nozīmē afirmācijas. Jo afirmācijas tas ir tas, ka mēs kaut kādu savu dzīvē noderīgu lietu, ko mēs gribam ieviest, lai tas mūsos būtu, lai tas mūsu apziņā būtu. Vai nu tas ir, ko mēs par sevi personīgi domājam, vai arī, ko mēs gribam radīt savā dzīvē, vai kā gribam justies. Jebkas, ko mēs gribam nākotnē redzēt, mums pirms tas ir jāuzstājas šādā te formātā. Afirmācija formātā. Afirmācija tātad ir tas, ko mēs sevī gribam vai nu radīt, attīstīt kādas sajūtas, emocijas, pārliecības, noticējumus, šos kā angliski saka beliefs, kaut kas, kas mums pēc tam, lai materializētos, ko mēs gribam, lai tas materializējas. Un tas attiecas ne tikai uz to, ka kaut kas nav bijis mums dzīvē, un tagad mēs gribam, lai tas ir, un mēs to ieviešam. Bet tas attiecas arī uz to, ka kaut kas dzīvē mums ir bijis šķērsām. Mēs kaut kam esam par sevi kādai lietai ticējuši, kas nav patiesība. Un tas ir, piemēram, kad mēs nopirkām māju, vajadzēja visu nojaukt, palika pāri 4 sienas, ārsienas. Viss pārējais absolūti jumti ieskaitot visu mēs būvējām no jauna. Un arī no tām 4 sienām, kad mums vajadzēja nomainīt kādu baļķi, tad tur vispirms tā baļķa vietā tika ielikts tāds pagaidu baļķis, kamēr tika izgatavots īstais baļķis, lai nesagāž tas, kas jau ir. Un tas ir tas, kas notiek ar mūsu pagātni. Ja mēs ieraugam pagātnē, ka tur kaut kas nav tā kā vajag, ja, ka mēs to atrodam tos, kad mēs paņemam, aplūkojam un mēs domājam, nē, es to vairs negribu savā dzīvē. Es to sapūšu baļķis, dabūšu ārā. Un tad, lai tas notiktu, tur nevar atstāt tukšu vietu, jo vienmēr mēs ticam kaut kam. Mums ir jādod savai zemapziņai vai prātam, par ko domāt, kam ticēt tagad, kam es gribu ticēt tagad. Un tāpēc šo te afirmāciju mēs paņemam, uzrakstam tādu, kādu mēs gribam. Ja mēs pārmainam to, kas bija, mēs te uztaisam jaunu. Tāpēc ļoti bieži ir tā, ka neder gatavas afirmācijas, vienalga, cik viņas skaistas citiem viņas ir, vai kaut kur mēs izlasam kaut kādu rakstu vietu, vai citātu, vai kaut kas mums patīk, un mēs viņu tagad pieliekam klāt, bet mēs neesam emocionāli savienotas ar to. Mums vajag taisīt šīs afirmācijas kaut vai 5, kaut vai 7 vai 10, ja, bet kaut vai nedaudz, bet tādas afirmācijas, ar kurām mēs esam emocionāli savienotas, kuras mums ir vajadzīgas, kuras ir vajadzīgas, lai šī māja nesabruktu, tik ļoti vajadzīgas, tik ļoti sajūtu līmenī un emociju līmenī vajadzīgas, ka mēs uztaisam viņas tādas. Tāpēc es jums iesaku, lai jūs taisat tās afirmācijas, jā, bet taisat patiešām vajadzīgas. Un otrs, kas ir, ka jūs viņas nesājat līdzi telefonā, lai tās afirmācijas jums ir katru dienu pie rokas, un ka jūs viņās ieskatāties katru dienu un lietojat katru dienu. Tā. Tas īsumā par afirmācijām. Komentējiet un pastāstiet, kā jums iet.